1, 2, 3. Jā, tad mani sauc Ella Petro. Esmu licencēto pasažieru komercpārdātāju attīstības asociācijas valdes priekšsēdētāja. Šī asociācija tika izveidota gadu atpakaļ, kad samilza jau šīs visas problēmas situācijas attiecībā, kad monopola uzņēmums dotā brīdī Bolts, kurš ir palicis tirgū kā līderis, vienīgais, kuram nav alternatīvas, teiksim tā, sāk uzvesties kā vergu sistēmā. Es negribu pārspīlēt, ja, bet dotā brīdī ir tā, ka vadītājiem vairs nav noteikšanas, ko viņi drīkst vest, ko viņi nedrīkst vest. Tiek likti bloki, mūža bloki. Manā gadījumā, sākot cīnīties, man ir mūža bloks par neko būtībā. Es esmu mūžu bloķēta Boltā, un es esmu nostrādājis 10 gadus, gandrīz kopš Taxify laikiem. Un, žēl, ka vienīgais ierocis ir, kad, ko viņi var darīt, ir bloks, jā, vai kategorija atņemšana premium mašīnām, uzliekot tikai ekonomu pārmācības, pārmācīšanas veidā. Problēma ir tā, ka ir ļoti sadrumstalota likumdošana. Visi dala dzeltenus, baltus numurus. Būtībā mēs darām visi vienu un to pašu darbu. Igaunijā netiek izdalīts. Igaunijā visi strādā kopīgi zem vienota likuma. Šai gadījumā Latvijā Bolts nenes pienesumu, tas ir nodokļu veidā. Ja? Šis sloks tiek uzlikts autovadītājiem kopā arī ar komisiju. Tāpatās arī tiek veikts mahinācijas ar rēķiniem, ja? Kur ir korporatīvie līgumi, kur darbinieki brauc un galā uzņēmums saņem rēķinu plus PVN un plus 10% apkalpošanas maksu. Jautājums no kurienes? Kāpēc? Bolts Latvijā PVN nemaksā. Ja? Un, ir tik daudz, laikam, tās problēmas, bet ja kopumā, kā Bolts pats saka, mēs pelnām 3,5, 4,5, 5 tūkstoši, ja? Jautājums, kas ir šīs summas? Šīs summas ir apgrozījums. Un ja 4/5 mums ir jāatdod kādam citam, un mēs nespējam, strādājot 12-14 stundas diennaktī nopelnīt minimālo algu, tad laikam kaut kas nav kārtībā. Ja? Un tad ir jautājums, kad vai tad mēs neesam sabiedrības locekļi? Visi iet uz darbu, viņi zina, cik viņi algu saņems. Mēs ejam tā kā uz krievu ruleti, teiksim tā, ja? Būs vai nebūs. Un tai pašā laikā, kā kalkulācija, valsts 2 gadu atpakaļ voucherus aprēķināja, kad no lidostas līdz Rīgas centram vouchers maksā 33 eiro. Tai pašā laikā aplikācija Bolt piedāvā braucienu uz Tukumu pa 26 eiro, braucienu uz Jelgavu pa 20 eiro. Tad ir jautājums šim te šoferim, no Tukuma tāda ir jāatbrauc tukšā atpakaļ. Tie ir vairāk kā 100 km. Pie esošajām degvielas cenām, pie visā šī sloga, šoferis 2,5 stundās labākā gadījumā būs 5 eiro nopelnījis. Tas ir labākā gadījumā, ja? Jo mašīnas lūst un, teiksim, automašīnai notiek pēkšņi kaut kas un remonts ir 500 līdz 1000 eiro. Ir jāizved vismaz 100-150 pasūtījumi, pēc kuriem atkal mašīnai būs kaut kāds šis defekts, kas ir jāremontē. Ja? Un, vadītājs dzīvo no algas līdz algai. Būtībā tikai dēļ tā, ka katru nedēļu saņem kaut kādu izmaksu. Bet pēdējo 2 gadu laikā visi ir ielīduši parādos. Ar to arī pa lielam ir viss beidzies. Viena lielākā problēma, ko es saredzu arī, tas ir tas, ka tarifikācija tiek aprēķināta Rīgas lokā. Ja, lielais riņķis, un ja jūs no Jūglas līdz Bolderai aizbraucat, tad jums ir, jūs varat paķert arī klientu līdz centram vai Limantai, Ilguciemam, bet ja tik līdz jūs braucat ārā Rīgas rajonā, Vidzemes priekšpilsētā, jūs uzreiz redzat to, ka jums tarifs tas pats, bet jūs pilnībā izbraucat no Rīgas ārā, kur varbūtība paņemt klientu ir ļoti maza, un tas arī laiks, kilometrs, viņš patērēts tukšajā. Ja? Tad ir līdzīgi kā ārzemēs. Tiklīdz jūs braucat ārpus, ieslēdzās cits tarifs. Un tas kompensē to ceļu, ko jūs izlaidīsiet pēc tam atpakaļ. Tas arī tāda lieta, kuru vajadzētu sakārtot manā skatījumā. Tā ir lieta, kas ir noteikti jāsakārto, bet pakārtot tā secībā. Primāri, ko mēs prasam, ir Boltu noteikti par pārvadātāju. Kāpēc? Tas nenozīmē, ka autovadītāji paliek par nepārvadātāju. Ja? Viņi paliek par apakšpārvadātājiem. Kāpēc? Tāpēc, kad es uzskatu, ir negodīgi, kad vadītājiem ir jāmaksā naudu, ko viņi nesaņem, par procentu, ko saņem būtībā starpnieks. Un šai gadījumā starpnieks regulē cenu. Cena nevienam nav skaidra, cik maksā pakalpojums.
Kā Bolts definē, tas ir dinamiskais tarifs. Jautājums, kā viņš tiek veidots, kāpēc valsti neinteresē, kā tiek veidots tarifs. Ja tiek ņemti vienu uzņēmumu dati kā tiešsaistes dati, bet gala rezultātā mēs redzam, ka ar rēķiniem tiek manipulēts un nenonāk tie dati tādi, kādi viņi ir. Un uz šoferu rēķina tiek dots atlaides patērētājiem. Es saprotu patērētāju, kad viņam gribās lētāk, un tas ir mums katram gribās lētāk, bet tie ir mūsu sabiedrības locekļi, kuriem arī ir ģimenes, bērni, viņi grib ēst. Tie paši ļoti daudz strādā, kas ir ugunsdzēsēji, kas ir ātro palīdzību vadītāji, vientuļās mammas. Nevis tāpēc, ka mēs esam sabiedrības sliktākā daļa. Mēs esam tieši tādi paši sabiedrības locekļi. Un tikai šai gadījumā mēs esam pataisīti par tādiem, teiksim, krieviski ir vārds bezdeļņikiem, apmēram, kas izbrauc un tagad neko nedara un pelna mega naudu. Ir ērti tā uzskatīt, ir ērti, kad ir sadrumstalota likumdošana, jo neviens par neko nenes atbildību. Tā pašā šorīt šeit ir noteikts, ka 11. būs preses konference, ministrs kungs ieradās 8:00 no rīta. Ja? Un jautājums, kāpēc viņš negrib atbildēt uz tiem mūsu jautājumiem? Un, uz uzstādīto ultimātu. Jā, mēs tikāmies ministrijā. Un man ir prieks, ka jautājums, ko gadu atpakaļ viņi pateica kā neiespējamus, šogad jau ir izstrādes procesā. Bet mēs jau vairs nelūdzam, mēs vienkārši pieprasām, jo cilvēkiem ir jāmaksā kā jebkuram komunāliem maksājumiem, kā jebkuram ir jāuztur ģimene, un ko viņiem darīt? Bet vēl viens jautājums, vai jūs arī sniedzat savus priekšlikumus Saeimas komisijā par to, ka nodokļa likme, kas ir un apgrozījums, kas ir taksistam, viņš rēķinās no pilnas ienākuma summas. Tas nozīmē, ja brauciens ir 10 eiro, viņam no 10 eiro tas aprēķins ir, bet faktiski viņš saņem tikai 6,90 no tā. Un tās visas pakāpes, kas ir piemēram apgrozījums uz IK, vai lai nesasniegtu to 50,000, tiek aprēķināti no šā. Un faktiski sanāk tā, ka taksists apmaksā to daļu, kas aiziet peļņā Boltam. Tādēļ es jau minēju, ka tā viena no pamatprasībām ir, lai Bolts kļūst jebkurš, pat ne Bolts. Nebūs Bolts, būs Eglīte, būs Priedīte. Ja? Nosaukumam šeit nav nozīme, bet jebkurš ārvalstu šī aplikācija, lai viņas šeit ir kā pārvadātājs. Un tajā brīdī jau izdalās viņu šis ienākums sloks un mūsu ienākums sloks. Ja? To ir iespējams izdalīt automātiski ar likumdošanu. Kamēr tas nav, kādu labumu Bolts nes Latvijai? Un vēl viens tāds ļoti, mans būs pēdējais jautājums, tāds ļoti satraucošs man personīgi, jo es esmu ceļojis daudz kur Eiropā, un es redzu, ka jūs atbraucot, izmantojot vietējo aplikāciju, tā takši, dažādās valstīs, Turcijā, Beļģijā, Norvēģijā, tur ir tā, tik līdz jūs reģistrējaties ar ārzemes numuru, jums nekad nebūs pamata tarifi, kādi ir vietējiem iedzīvotājiem. Viņi būs vienmēr dārgāki. Ar to viņi uzreiz tā kā dod ienākumu tai nozarei, un piemēram tai pašai Norvēģijai. Ekonomikai. Jā, jums iekāpjot taksī 7,50, tas ir uzreiz cietā summa. Jūs iekāpāt mašīnā, visa tā summa jau rezervēta. To, ko jūs nobrauksiet, tā ir papildus. Un tie 7,50 iet jūsu sociālā iemaksā. Jā, un jums, protams, būs ieinteresēti, jo vairāk jūs klients pārvadāsiet, jo lielākas iemaksas būs, un jūs labāk izskatīsieties pret valsti kā nodokļu maksātājs. Šeit arī vajag tādu, jo šis tā iekāpjot mašīnā, mums ir tā summa mikro, un viņa dažreiz tā, ka man aizdomas ir tā, cilvēks brauc pa 3 eiro, un 2 eiro. 4 cilvēki. Jā, 4 cilvēki, un tur ekonomikas nekādas. Šeit ir tā, ka tie jau finansiāli startā ir ekonomiski neizdevīgi braucieni, kas nes zaudējumus. Tas ir cenu dempings. Šai gadījumā mēs saprotam, ka konkrēti šī aplikācija, kas ir nonākusi kā monopola dominējoša aplikācija, viņi izmanto un pārņem šos Rīgas satiksmes klientus, jo aplikācijā jau atlec šie 30%. Tā pašā laikā, ko mēs kā nodokļu maksātāji, mēs subsidējam Rīgas satiksmi. Tā pašā laikā mēs subsidējam Air Baltiku. Bet mūsu darbu neviens nesubsidē. Bolt Drive'am dotā brīdī ir pacelta cena līdzvērtīgi vai augstāk par taksometra pakalpojumiem. Tās ir Bolt Drive mašīnas, tur vadītāju nevajag, tur vajag tikai degvielu.
Bet kāpēc tad ar taksi ir lētāk braukt nekā īrēt mašīnu, kur ir dzīves cilvēks, sociālās maksas, kurš maksā nodokļus, kuram ir jāielai pašam degviela, viņam ir jāsamaksā komisija. Un visi šie komponenti saliekoties kopā, tātad kurš ir ieguvējis? Un kurš ir zaudētājs? Te nav tā, ka mēs ejam pret Bolt, mēs ejam pret dominējošo stāvokli un šī stāvokļa izmantošanu. Pret sistēmu. Pret sistēmu, jā, nosauksim to tā. Liels paldies jums Paldies. par interviju. Jā, labi.